Mūsu mērķis ir, lai mēs noskrietu, tad, kad mums uzkara medaļa kaklā, apsēžamies, izdzeram ūdeni, lai mēs pēc tam smaidītu, lai šitie muskuļi vairāk strādātu, lai nebūtu, es atskrienu līdz finiša līnijai, kur te viņa ir, man viss tumšs gar acīm un man sen tas viss jau nepatīk un jūs ar to skriešanu, lai nekad vairāk, nekad nerunājiet, man nezvaniet, es negribu neko redzēt un dzirdēt par skriešanu. Tāpēc tas mūsu mērķis ir šodien tiem, kas ir pirmoreiz atnākuši un vispār, kas sāk to lietu. Mēs dalāmies divās grupās. Tie ar manīm, kas iesācē, un tie, kas ir jau pagājuši gadu jau parādījuši jau mammai un tētim, es jau pagājuši gadu noskrēju, vai es jau regulāri skrienu un to daru sētās, slēpjoties no kaimiņiem, slapstoties, lai viņš neredz, ka man ir, kamēr nav jaunās čības nopirkts, tie ar Irīnu ies skriet. Un tā doma ir vienkārši, tie, kas jau kaut cik kustās paši pie sevīm, kaut kur skrien, ik pa laiciņām, vai tad, kad ir brīvs laiciņš, vai kad viņiem gribās, tad tie var ar mani skriet šodien, un tie, kas pirmoreiz šodien uzvilk kājās bots, tad tie savukārt ar Reinu šodien. Mēs attiecīgi bišķiņu distancītas pamainīsim. Jo tie, kas protams, to dara ikdienā, mēs paskriesim Tie zina, ka viņi jau var nevis ātrāk, bet bišķi varbūt vairāk, tik cik jūs esat ieraduši ikdienā skriet, varbūt. Un mazāk, jo te dažs labs ir kilometrs stabiņš ir ātrāk mainās nekā man mašīnā spidometrs. Tur nenolieksim, Irīna gatavojās pusmaratoniem un maratoniem. Sabēr cilvēks, tāpēc man mašīna tik daudz nenoskrien, cik Irīna noskrien ar savām kājalēm. Bet viņi ir, tā teikt, arī pie zemes stāvošs cilvēks un ir gatavi skriet kopā ar tiem, kas to dara aiz brīvprātu un aiz labu garstāvokļu, nevis tāpēc, ka vajag kilometrus saskriet. Respektīvi, mēs varētu dalīties tā, tie, kas ir pirmo reizi un kas tikai bišķiņu un apskatīties un apostīt gaisu, tie ar manīm, mēs paliekam te, tie, kas ar Irīnu, tie vairāk dodās jau veloceliņu virzienā, jo tur ir tā skriešana. Mēs varam iet gan jūru. Jo mums ir tas brīvais, ka mums ir vienmēr jūra, mums nav tikai ceļš un tikai to. Tās ielas mēs paspēsim izbaudīt tad, kad būs, vasara un tā kā būs tas starts. Ko sāksim, vairāk nerunāsim garumā. Lai zin, kas tas ir. 4 līdz 5 kilometri, tās ir 20-25 minūtes. Tautas skrējiens, respektīvi, nepilns. Bet mēs iesācēji divreiz mazāk. Tad jūs iesācēji palieciet. Lai tie, kas jau sāk skriet, tie lai aizskrien un lai mums nemaisās pa kājām, teiksim tā. Mēs varētu kaut kā saorganizēties. Tie, kas pagājuši gadu